Anna un viņas gadu vecākais brālis Pēteris mācās vienā skolā. Viņi nedzīvo Rīgas centrā, jo jauniešu vecāki nevar to atļauties. Annas tētis jau vairākus mēnešus ir bezdarbnieks, bet mamma strādā dažādos darbos, parasti vienlaikus vairākos. Gadījumu, kad mājās nauda būtu palikusi pāri, viņa neatceras, un to šķiet nekad neaizmirst arī Annas klases biedrenes. Es gribu iet projām no šeit, vienkārši. Ai, kā nosmirdēja. Es te negribu sēdēt, vienkārši viss smir. Bomze. Tas ir pretīgi. Nespējot vairs izturēt meiteņu apvainojumus, Anna par savām nedienām izstāstīja brālim. Pēters, drošāks un vecāks būdams, apsolījās situāciju atrisināt. Viņš starpbrīdī uzmeklēja apsmējējus un bez aplinkiem pietraudēja likt viņa māsu mierā. Kristīna, tu mēģini izlūkt. Kādas problēmas? Ka jūs viņai diršat virsū? Ok, labi, nomierinies. Ko jūs viņai diršat? Viņai nav vairāk kutas. Labi. Ok, nomierinies. Ko? Ok. Labi, viss. Mēs varam neko neteiksim, viss. Jā, viss. Labi. Es nobiju svarīgāku, ko atnācās. Ņirgāšanās par rutīm, kas Annai tiešām kādreiz bijušas, un apsaukāšana par bombzi un alkoholiķi rimās. Bet tikai uz laiku. Sapratušas, ka brāļa draudiem rīcība neseko, meitenes atsāka ar vēl lielāku spāru. Kur tu mēs kāču uz otru pusi? Kas augam?